Cūkmens, ķīmijas profesors Dullais Didzis, dabas draugs Roberts Gobziņš, vides ministrs Raimunds Vejonis un Rimi Latvija vadītājs Valdis Turlējs ceturtdien bija vienoti aicinājumā atbalstīt un popularizēt videi draudzīgu audumu maismu lietošanu un piedalīties videi draudzīgas politikas veidošanā. Apmēram tas ir tas daudzumiņš, ko mēs devējam par 4 kilogramiem plasmasas maisiņu, ko katrs no jums patērē gada laikā. Plastmasas maisiņš ir kļuvis par laikmeta simbolu. Mūsdienās tie tiek patērēti lielos daudzumos un bagātīgi sastopami visur, pat mežā. Latvijas valsts mežu rīkoto talku pieredze liecina, ka plastmasas iepakojums pēc apjoma sastāv līdz pat 80% no savāktu atkritumu daudzumu. Plasmasas nesadalās līdz pat 100 gadu. Pēc Rimi aprēķiniem šobrīd audumu maisiņus izmanto tikai katrs 100. pircējs. Tagadējā kampaņa uzsākta, lai mudinātu cilvēkus mainīt iepirkšanās ieradumus un audzēt Latvijas dabu. Pirmie 100 000 audumu maisiņu tiks piešķirti par brīvu katram, kura pirkums pārsniedz 10 latus, bet vēlāk tie būs nopērkami pie katras Rimi kases. Turpmāk audumu maisiņus izmantos arī Ivo Leitāns, Jānis Palkavnieks, Diena TV.